mūsu enerģijas lauks sastāv lūk šiem smalkajiem ķermeņiem, un viens ir šis ētriskais, un tad mums neplūst tikai asins un limfa, bet mums ir arī enerģētiskie kanāli, un pa viņiem plūst enerģija. Un pēc idejas šo kanāliņu ir ļoti, ļoti daudz, bet 12 ir svarīgākie, kas ir saistīti ar mūsu svarīgajiem orgāniem. Un bez tā vēl ir 2 vēl svarīgāki, tas ir priekšējais, mugurējais enerģijas kanāls. Un būtībā šie bioenerģētiskie punktiņi, es vienmēr tā kā mēģinu atrast šīs līdzības, lai jūs saprastu, ir līdzīgi kā mašīnām. Tad, kad degviela ir izbeigusies, tad jūs piebraucat, uzlādējat un mašīna var braukt tālāk. Un tieši tāpatās šie punktiņi ir šīs stacijas, caur kuriem mēs uzlādējam šo enerģiju. Apskatīsim enerģijas kanālu, un šie enerģijas kanāli, lūk, jūs redzat, ir saucamie meridiāni, pa kuriem arī plūst šī enerģija. Pirmais, lūk, ir plaušu, otrais attēls ir resnā zarne, un trešais ir kuņģa, lūk, šie te visi meridiāni ir savienoti kanāliņi, pa kuriem plūst šī enerģija. Aizkuņģa dziedzers un liesa, sirds, 5. un tievā zarna, 7. urīnpūšļa, nieru un perikarda, meridiāni. Un jūs varat pievērst uzmanību, kad viņi sākas gan pirkstu galos, mums ir pilni ar meridiāniem, gan arī kāju pirkstu galos. Un lūk, šeit 8. ir nieru meridiāns, un šis punktiņš ir ļoti arī svarīgs, jo tieši caur šo mēs uzņemam zemes enerģiju. Un pārsvarā caur kāju mums arī lūk iet urīnpūšļu, nieru, žultu, aknu kanāli, Lūk, jūs redzat žultu aknu, un sadalīt 3-kāršais meridiāns, meridiāns sadalīts 3 daļās. Un, kā es teicu, 13. un 14. ir priekšējais un aizmugurējais svarīgie meridiāni. Un pievērsiet uzmanību. Priekšējais meridiāns, tas būs 14. attēls, drusciņi sajauc ar numuriem, Viņš sāks no zodiņa. Aiziet šim 14. Viņš lūk beidzas iekšēji rajonā. Un no tās vietiņas sākas aizmugurējais 13. attēlā enerģijas kanāliņš, un viņš beidzas lūk tajā vietiņā. Un būtībā šī enerģija lūk arī cirkulē mums, un mēs enerģiju uzņemam. Tad astes kauliņa rajonā šeit viņa sakopojas un pa muguru kaulu dodas augšā. Un, protams, aiziet no šiem galvenajiem enerģijas kanāliem pa citiem svarīgiem enerģijas kanāliem. Daļēji pa rokām šī enerģija izplūst ārā, un pa priekšējo veicam caur galvu mazo loku un caur priekšējo
veic šo lielo loku. Un lūk, šī enerģija visu laiku cirkulē. Mēs tagad noskaidrojām šo enerģijas virzienu plūsmu, bet, protams, dažiem cilvēkiem šī enerģija plūst arī otrādi. Un šīs enerģijas virziens jau ir nosaukts ar savu nosaukumu Dao aplis. Šis Dao aplis var būt arī pretējs, ka enerģija ieplūst caur rokām un izplūst caur kāju pēdām. Un ļoti bieži vien mums šie enerģijas kanāliņi pirkstos ir nobloķēti, un tāpēc cilvēki malki enerģijas kanāliņi, un viņiem ļoti grūti šai enerģijai ieplūst ne tā kā caur kājām. Un lūk, arī izjūt šo vājumu, šo nespēku. Enerģijas kanāli bieži vien tur ir bloķēti. Un tas viss mums ir saistīta, visa šī enerģija mums ir saistīta ar mūsu asinsriti. Tās vietiņas, šīs enerģijas nepietiekamība, viņas uzreiz momentāli atspoguļojās ar asinsriti. Ja jūs pievērst uzmanību, tad bildītē jūs redzētu, ka eritrocītiņi, viņiem apkārt ir spožs enerģijas apvalciņš, tāda pati aura, tā kā mums. Cilvēkiem tieši tāpatās iekšēji visam mums ir šīs enerģijas apvalciņš. Tad, kad šī enerģija ir vāja, tad eritrocīti salīpiņās, tā kā B, C un D bildītē. Pēc idejas tiem eritrocītiem ir ļoti smuki jāatgrūžās vienam no otra, tad, kad viņi ir enerģētiski uzlādēti, un jāplūst pa asinīm, un, protams, jāveic šo savu svarīgo funkciju, un, kā jūs zinat, tad asins ir transporta līdzeklis, kas aizgādā katrai šūniņai visu nepieciešamo, sākot no vitamīniem, minerāļiem, aminoskābēm un tā tālāk. Ja? Un, protams, pašu svarīgāko skābi. Bet tikko kā tā šūna nesaņem šo visu svarīgo, ja, tad šūnas arī atmirst. Un līdz ar to šī enerģija ļoti daudz spēlē arī lomu, ne tikai aptaukošanās vien, bet arī šo lomu tieši mūsu slimībās. Un šodien mēs izskatīsim punktiņus, kuri ne tikai uzlabos jūsu figūru, bet uzlabos arī jūsu veselību, par cik tie punktiņi ir izvietoti uz šiem enerģētiskiem kanāliem, kas ir saistīti ar svarīgiem orgāniem. Tāpēc jums būs iespēja šo orgānu darbību un līdz ar to jūsu vielmaiņu un visu organismu kopumā. D bildīti. Jūs redzat, kāda bieza želai veidīga masa, asins ir ļoti, ļoti biezas un lērums, teiksim, problēma, cilvēki baidās dzert šķidrumu. Tieši šī šķidruma problēma mēs arī izskatīsim, kur tieši ir šī šķidruma problēma šajos te punktos, kurš atbild šķidrumu, kurš enerģijas kanāls šķidrumu izvadi, jo šis šķidrums uzkrājas organismā, veidojot tūskas kājās, tūskas visā organismā, un tāpēc šī iemesla dēļ cilvēki baidās dzert
ūdeni un pasliktina vēl vairāk visu šo problēmu veselības. D bildītēm jūs redzat ne tikai biezas asinis, bet ir arī nesašķeltā barība. Protams, es tagad jums nerādīšu tur šīs filmiņas par visu tās sistēmu mums notiek iekšēji un kā tur viss tā sašķelšanās notiek. Bet tie, kas ar manīm ir ilgāk kopā bijuši, tad tie ir arī redzējuši šīs filmiņas, un es esmu rādījusi, kā tas process viss notiek, kad iekšēji mums sašķeļas, un ja mums ir nepietiekoši fermenti organismā, un kāpēc viņi ir nepietiekoši? Tāpēc, kad mēs ēdam pārāk daudz šo termiski apstrādāto barību. Kāda ir termiski apstrādāta, tā ir virs tiem 40 grādiem. Tas nozīmē, ka olbaltums jau iet bojā. Un organismam ir nepieciešami savi fermenti, lai šo barību sašķeltu. Pat cik šī barība ir pārāk daudz un fermenti ir pārāk maz, tad šī barība netiek sašķelta, un lūk, tāda želejveidīga masa nonāk mūsu organismā, kas izraisa nevisai patīkam šo sajūtu, un mēs uzreiz izjūtam to ar spiešanu, tās ir tādas tā kā spāzmas, jo tur, kur ir šīs salipušās asinis, sauc par aglutināciju. Un tur, kur veidojās šī aglutinācija, kur ir nepietiekoši šī enerģija, šīs vietas vienmēr atspoguļojās ar piepompumu un ļoti lielu jūtīgumu un sāpīgumu. Un pēc idejas arī punktiņus, tad, kad jūs meklēsiet un atradīsiet, tad es gribēšu arī dzirdēt no jums, kā jūs jūtaties, jo tie punktiņi arī ir un pat nevisai patīkami, dažreiz pat arī sāpīgi. Ja? Mēs sākam stimulēt šos punktiņus, mēs padodam šo asins cirkulāciju, un līdz ar to, lūk, mums arī uzlabojas viss nepieciešamais organismā.